Ko tu redzi, ko vajadzētu jaunatnē pamainīt tā, lai mēs no tā miroņa punkta izkustētos bišķiņ tā jaunatnē? Tomēr ir baigā stagnācija. Manuprāt, es arī te bišķi iekšā iegājis ar vienu kāju, bet ko tu domā, ko varētu? Noteikti, ka vairāk jātrenējās un mazāk jo mēs daudz liekam. Nezinu, jaunietim tagad sanāk, tai LJBL, ja tu tāds diezgan labi spēlē, tu spēlē savos gados un vecākos, ja? Pa daudz spēles? Varbūt pa daudz spēles, ja. Maz treniņu? Kvalitatīvu? Maz kvalitatīvu treniņu, jo arī, teiksim, tajās treniņos ir 15, 20 cilvēki, ko tu vari uztrenēt? Tu baigi neko nevar uztrenēt, ja? Fiziskais nav. Nav fiziskais. Tad, ko tu piedāvāt, piemēram, no savas puses? Ar tiem talantīgiem tomēr taisīt atsevišķi fiziskās programmas. Jo nav jēga jau tur, teiksim... Noteikti, kad jāveido, šitas bija īstenībā jāveido kaut kāda, man liekas, ka meitenēm ir kaut kāda U16 izlasa, U18, kas spēlē LBL tajā. Tur, tad tiem talantīgākajiem vajadzētu kaut kā sabraukt vienā komandā un spēlēt, man liekas, pa Latviju. Teiksim, U18 spēlēt LBL, es domāju, pat nebūtu slikti.